Mēs atrodamies JP Sound standā, un man ļoti patīk tā pieskriet klāt un sākt uzdot jautājumus. Čau, prieks tevi redzēt. Prieks tevi arī JP kungs. Tulkosim Jānis Puķītis. Jā, tāpēc es arī saku JP kungs. Nu, ko tad šogad izrāda šeit Latvijas pasākuma fóruma pasākuma ekspo pastāsti? Nu, tad mums jāiet bišķīt tuvāk tam, ko mēs rādam. Ar končām var cienāties. Labi. Bet, šis tas, kas ir Latvijas industrijā vēl tāds neierasts produkts, kas ir Zektrak Mini, kas ir automātiska sekošanas programmatūras un iekārtu kopums, kas aizstāja, ja tu zini, lielajos skatuvēs ir puškotāji, tur katrs... Sekotājs tarmišs. Sekotājs tarmišs, jā. Nu, un tad šis attiecīgi pieprogrammējot kaut kādu zināmu daudzumu gaismiņas, jūs esat visu laiku gaismā. Es tagad eju prom un trīs man seko. Tā, dod, es pamēģināšu pats. Nu, pamēģini pats. Es tev varu uztaisīt, ka tev tad iekārtiņa. Tā, tad pastīsimies. Man ir šitāda iekārtiņa, un es eju tagad, un es varu iet? Jā, došu. Un es eju. Un man tiešām seko gaismas. Ja mēs skatāmies uz tām gaismām, tad viņas man seko. Un īstenībā tas tavā pusē daudz labāk redzams, jo viņam redz ir tas konkrētais. Jā, viņam ir viens pats, jā. Pastamies. Šī versija, kas ir mini, viņš ir 2,5D, tā kā viņš ņem plakni, XY un uz augšu. Lielajiem ir, kas ir 3D, tu viņu nokalibrē, viņš arī brauka augšā lejā. Kāpēc 2,5? Tāpēc, ka es viņam varu pateikt, ka es esmu garš cilvēks, man to staru vajag augstāk. Es pasaku, ka viņš rāda 0 punktā, 1,50 m, un tu visu laiku esi redzams. Un tagad būs jautājums visiem mūsu skatītājiem, kāpēc vispār šitādu vajag? Laiks beidzās. Patiesībā īstenībā ģeniāls risinājums, jo es paņemu, es varu iebāzt arī kabatā. Tu vari iebāzt kabatā. Man ir konferences, kurā es gribu runāt, un es arī esmu tāds cilvēks, kas man skraidīt, un tagad, parasti gan gaismotājiem, gan operatoriem diezgan grūti noķert to cilvēku, un viņš parasti iziet no gaismas, tad šī gadījumā, lai kur es ietu, man ir visu laiku gaisma līdzi, kā viņi te seko, jo viņš man skatās kabatā un seko līdzi šitam puļķītim, kas nozīmē, ka vienmēr tavā pasākumā tas runātājs būs gaismā. Ideālā variantā, ka tev ir 2 puļķīši, jo, kā zināms, cilvēks ir ūdens. Un tiklīdz viņš kāds no tiem uztvērējiem nesajūt tevi, viņš uzskata, ka tevis nav. Un tāpēc ir 2, ka tu uzliec vienu priekšā, vienu aizmugurē, tu aizgriezies prom, un tev vienalga redz. Bet redz, viņš ar muguru arī man seko. Jā, jo viņš redz, ka man ir priekšā. Šeit visapkārt viņi ir 6 gabali. Viņi ir visapkārt, bet tad šī gadījumā es varu likt, kur es gribu, viņš tiešām ideāli nosako. Pa lielam jā, jo šī sistēma ir paredzēta laukumam 12x12. Ražotājs gan saka 15x15, bet kā mēs zinām, ar garantiju viņš rezervu atstāja. Ar garantiju vienmēr vajag atstāt rezervīt, jā. Un klasiskais, kā jau tu pieminēji, bankets parasti izgaismo skatuvi, tad runātājs uzdod jautājumu un aiziet zālē. Pasākuma vadītājs aiziet zālē, un tajā brīdī visiem ir panika, jā. Gaismotājs sāk, kā lai tevi noķer. Bet šī gadījumā var noķert. Šis ir mierīgi, jā, tu viņš paņem, aiziet, arī teātriem, teiksim, teātris arī var uztaisīt savu mazais teātrītis, saliek kaut kādas savas, ja tev nemainās scenogrāfija, vienreiz uztaisi arī to laukumu, kurā tu darbojies. Un vēl mēs zinām, ka ir ļoti daudz tādas grupas, kurām liekas, ka pa skatuvi ir jālēkā šurpa turp. Man liekas, ka tas ir ideāls risinājums. Kā tu teici, sekotājs tarmeša vietā, tad mēs zinām, ka Ralfs Ēlāns ir noķerams. Mierīgi. Mani būs grūtāk, bet noķert var, jā. Un tātad, ja kas, tad JP Sound & Light šito visu mums piedāvā iznomāt. Jā, tirzniecība vairāk šim konkrētajam būs drīzāk labāk pie Eilanda kunga SGS sistēmās, bet noma ir pie maniem pagaidām vienīgā. Viņi var savienot kopā gan ar pulti, gan viņš var strādāt autonomi bez pults. Es jau esmu piešāvies banketos jau faktiski stundas laikā, jau man ir pilnīgi pieteikoši, ka tas savus kāds 3. Tas diezgan ātri. Jā, jo precīzi jāizvēlās tas laukumiņš, jāizdara kaut kāds savs mājas darbs, lai pieliktu klāt tos prožektors, ar kuriem tu strādā, kaut kāds iestatījums. Un tad jau uz vietas nokalibrē un gatavs strādāt. Paldies tev par stāstījumu. Tātad atkal apakšā ir titriņš, kur var sameklēt
Zaktrak jauno sakošanas sistēmu, tā objektu izsakošanas sistēmu, un tad var nonomāt no tevis un pasākumā justies mierīgi un relaksēt, kamēr vadītājs skraida pa zāli. Jā, vismaz gaismotājs pie pults var bišķīt atpūsties. Izklausās tiešām forši, man prieks, ka mēs jaunas tehnoloģijas ieviešam Latvijā, bet mēs dodamies tālāk.